Tā, šodien studijā makitas baterija. Bled ar medu. Izskatās glīti. Lietojams, ja? Ķīniešu lētais pakaļdarinājums. Šodienas programmas nagla būs vizuālā pārbauda, izjauksim, apstīsimies, kas ir iekšā un padarbināšies uz zāģa divvietīgā salīdzināšu. Salīdzināsim vizuāli ar oriģinālo piecinieci makitu, pēc iepakojuma, pēc viss ārējā izskata, kā tas izskatās. Šis gan ir palietots un palietots diezgan. Darbā salīdzināšu ar sešnieci, jo šī arī ir pozicionēta kā sešnieci, ja 6 ampēri bačiņi. Tāpēc interesanti zināt, kādi būs rezultāti. Nu ko, taisam vaļā. Kārbiņi ļoti skaisti. Lūk, šāds viņš izskatās. Ja tu tā pēti un grozi un skaties, ja, nu, oriģināls blombīte ir, reku. Kontaktiņi, viss spīdīgs. Tepat variet tu tā paskaties, ja, redzēt, ir QR kods kaut kāds, nu, pilnīgi, nu, liekas. Vai, haha. Reku, vadiņi, redzi? Es nezinu, vai tu to var saskatīt. Reku, redzēt vadiņas, nu, oriģinālam toču tā nebūs. Nu, izpildījums ir ļoti tāds, nu, svars varētu būt svarīgāks. Nosvērsim, vot, ja tā uz svara piecinieci pat liekas bišķi smagāk. Nu, pēc sajūtām, nu. Un šis arī ir smagāks. Nosvērsim vēlreiz, vot, interesanti būs zināt. Tā tad var redzēt baterijas iekšā zilas. Kaut kāda ventilācija šeit ir, bet cik viņa tālu sniedzās arī apskatīsimies. Kontaktiņi normāli, pieliekam oriģinālu. Oriģinālam blāvāks. Šis dzeltenais ir blāvāks bišķi, šis ir tāds uz oranžo velk. Var redzēt kaut kādu plati zaļo mikroshēmu. Šeit tādas lietas otrā nav. Skatāmies uz šo. Nu, no sāniem ir pamatīgi nolaizīts. Te viss tās vītriņas sudrabota, tāpat kā šeit. Nu labi, te 5 ampēri, te 6 ampēri. Uzrakstīri, jā. No šīs puses arī, nu labi, plasmas nodzeltējusi. Laik no šīs puses taču nepateiks. Ir visi caurumiņi, šie caurumiņi bišķi lielāki šķiet. Šie ir mazāki, bet ir. No apakšas var uzreiz jau krietnāk var saprast. Uzlīmes atšķirās. Kaut gan pēc ražojuma jau, nu, tas arī var būt mainīgs lielums. Tāpat stūrīts nošķelts. Šeit šīs kantas ir ovālāks, šeit aiziet līdz stūrim. Nav tik ovāls, skaidrs. Nu, šitā baterija man ir skrūvēta vaļā. Blombas nav. Labi. Nu, pastīsimies uz šiem. Šie ir spilgti balti. Nezinu, varbūt jaunajiem modeļiem viņi ir spilgti balti, bet šeit ir caurspīdīgāki. Pastīsimies, kā viņi strādā. Ieslēdzam. Gaidām, ka viņš nodzisīs. Tā pakāpeniski nodzis. No šīs puses uz šeien, ja. Šeit. Visi vienlaicīgi nodzis. Atšķirība. Nu, tā kā vizuālās atšķirības ir, bet ļoti minimāls. Jā, redz. Šeit var redzēt, ir laikam šis ir savādāks, un šeit ir tikai tā, nu, kaut kāda platīte. Tur var redzēt, vai kas tur ir, tie balts ir. Šeit ir vadiņi un zilas bačiņas. Skaidrs, tik tālu skaidrs. Ko tad nosvērsim? Paņems tos svarus, man ir. Tā, uzliksim makitnieci.
647 grami. Nu, rupi rēķinot 650. Uzliksim pārbaudīto. Labi zinu, ka viņi ir stiprāki par 5, vai tur ir 6, nu, teiksim 5,5 līdz 6 amperstundām. Es zinu, ka tur tā ir. Ka tā ir pārbaudīta gan darbojoties, gan ir vaļā vērts. Nu, rupi rēķinot 620, pat šī ir smagāka par šo. Acīm redzot, tie elementi šeit ir smagāki. Bet, nu, jaudīgāki viņi ir. Iespējams, tāpēc, ka jaunāk un šī ir padzīvojusi. Paņemsim jauno bateriju. $536 pa veseliem 100 gramiem. 536 un 650, ja. Starpība jaušam. Jaušam, pat šis ir smagāks par, neraugoties to, ka ir ķīnietis, viņš ir smagāks. Ko tad? Paskatīsies viņam, pajauks vaļā, paskatīsies, kas tur iekšā. Kā to bombīti dabūt ārā. Lūk, reku viņi ir. Nu, reku tā maģija ir, redz. Whitelīs, Makita, jaunā Makita, nolaizītā. Kas man patika, ko es ieraudzīju šo. Šo arī ir novilkuši, redzi, sarkano svītriņu. Tā kā tu viņu tā pašķili, pasties, taču oriģināls. Nu, pastamies uz šo mēs pastamies, un te jau pa gabalu var redzēt, kas tur notiek, jā. Pastamies šeit, viss nosilikonēts, viss akurāts darbs, jā. Ko pastatīsies pavilks ārā šito, kas baigi svarīgi šitām bačiņām, jā. Viņām ir tas ventilācijas, redzi. Ventilācijas atverīja, iet tur iekšā un viss apkārt ventilējās, reku iznāk ventilācijas šahta. Un reku tas baltais, kuru varēja redzēt, ja vadiņu nav. Tā kā starpība ir, uzreiz redzam arī. Papētīsim šito tuvāk. Nu, tas tāds māneklis lādētājiem. Viss tā darba kvalitāte ir, nu, stipri apšaubām, ja. Kas te tādi pa locījumiem izvilks ārā, nu. Kas ar viņu te notiek. Reku mūsu tas mikroslēdzīts, mūsu lampiņas, kuras nodziest kaut kādā secībā. Jā, redz, uz vienu maliņu aiziet. Šis ir tikai māneklis priekš lādētāji, tur nav nekādas balansēšanas, nekas. Uzraksti ir paslēpti, lai tu nevarētu saprast, kas tas ir. Tātad tas jau rosins to, ka tas ir fakes, reku. Nu, ventilācija kaut kāda pastāv, kaut kāda apšaubām. Jāsaka tā, nu, pieliks šo izjauc tikai tāpēc, ka viņš piedalīsies tai sacensībā ar zāģēšanu. Viņam var redzēt to ventilācijas to atveri, bet viņam, man liekas, tur pagājušais skatījos, ka ar to arī viss beidzās. Šeit ir visi uzraksti virsū. Tātad mēs redzam, jā, te ir 3,6 volti, viens pirkstiņš, 3,6 volti, 3 ampēri, jā. Galā tomēr sanāks 6 ampēri. Un te viņam tā ventilācija arī te kaut kur tā mistiski beidzās, nekur te viņi tālāk neiet, bet tas tomēr var redzēt tā mikroskēma, arī silikons ir visur uz mikroskēmām, tā kā tas strādā. Vot, tāds tas salīdzinājums ir par tām iekšiņām. Ko tad uzmērīs, kas te mums ir beigās? Pamērīsim voltus pa sekcijām, pamērīsim, cik kopā volti ir. Nu, kopā būs 19,9, nu neskatieties to mīnus zīmīti. Ja es pamainītu, tad viņas nebūtu.
19,9 kopējā voltāža. Paskatīsimies pa tām sekcijām, vai viņas ir izmētātas, vai viņas ir vienādākas. Tās sekcijas volti. 3,9. Neskatieties to mīnus zīmīt, negribu tos elektrodus mainīt. 3,9. Tā kā būs mīnus zīmīta. 3,9. 3,9. Sekcijas visas vienādākas, kamēr viņš jauns, nav izmētājušās, tā kā iespējams arī lādēsies vienādi. Kaut kā tā, viss liek kopā, ņemšu šo zāģi. Šim zāģim redz ir parāda, kura baterija ir nosēdusies, kura iet uz beigām. Es varēšu salīdzināt, ņemšu vaitliju, vienā likšu vaitliju, vienā likšu šo, kuru pirmā izlādēsies no bačiņām. Nu, tad mēs arī redzēsim, kurš tajā cīņā būs uzvarējis. Viss. Nu, uzlādēs viņu tagad šo pilnu, un tad dosies sacensībā ar šo. Šī ir pilna. Tā kā tad redzēs, kurš uzvarēs. Vēl tāda doma varbūt tās viņam izējošais ir 9 ampēri. Tātad noskaidrot, cik ilgi viņš lādē šo 6 ampērīgo. Nu, aptuveni tad varēs saprast, cik tur iekšā tie amperi. Nu, ko, lai sākās milžu cīņa. Šī tas būs vaitlīs un jaunā bačiņa. Nolaizītā makita. Teiksim tā. Lai notiek cīņa. Dodamies. Nu, bišķi tā palika, ja godīgi arī negaidīju, ka tik daudz. Viss, ar šo eksperiments ir beidzies. Pastīsimies, kas te mums ir. Var redzēt, jā, viens iedalījums. Kas šeit 68%. Nu, labi, varbūt tas ir mānīgs, nu pusi taču. Pusi vēl ir iekšā un te jau ir viss. 3-4 ampēri. 3 vai 4. Tāds mans slēgums. Tāds mans slēdziens. Labi, iesim uzlādēsim, cik ilgi viņš patērēs laiku. Ar šo man video droši vien par akumulatoriem vēl nebeigsies. Redz, atnāca man arī pasniegs atnest arī šādu vienu akumulatoru, bet es viņu vēl gribu patestēt darbā, kāds viņš ir. Firma man ir zināma, saprotama, vaitlīs, 8 amperstundas, bet salīdzinājumā, nu, ņemsim Makitas akumulātoru, tur var redzēt starpību kāda ir, ja. Šeit viņam, nu, tā kā pretinieku tādu nu, nav, kaut arī Makitu viņš pārspēs. Lielās, kas viņam tas ir, 21700 cels, tas ir tā kā 40 voltīgajiem, tik liels tās baterija elementi ir. Nu, tā kā atradīšu viņam pretinieku, tad arī šo apskatīsimies. Bet patreiz viņu uzlādēšu un došos ar viņu darbā, kaut kur pārbaudīšu, notestēšu, sapratīšu, kāds viņš ir labs vai slikts. Nevienam neko neiesaku, saites par aķīšiem būs zem video. Gribiet skatieties, papētiet, kādu viņi izskatās, un pa pirkšanu to jūs paši domājat. Vajag jums vai nevajag. Vot. Kaut kā. Nu, vizuāli novērtēsim, ja? Cik tas sanāk. Nu, tur tā kaudzīte bija. Trešdaļu, nu, varbūt pusi čupu nozāģēt. Labi, pieņemsim pusi čupu nozāģēt.
Nu, nebūs pusi, 1/3 būs. Kaut 1/3 čupas nozāģēt. Ieslādēt, ot. Nu, ko uzņemam laiku, liekam lādēties. Jums tas droši vien būs pātrināts, bet, nu, aptuveni tad pareiķināsim, cik tur varētu būt. Viens iedalījums, pusdzīves kaut kāds vēl, tur 2 varbūt. Bet vairs zāģi nevēl. Aiziet! Nu tad ko par to feiko bateriju? Kāds ir secinājums? Salīdzinoši ar šo uz pusi švakāks, ja šitam ir 6, tad tam droši vien būs, 3. Mans slēdziens ir tāds, kā viņš ir derīgs. Cilvēkam, kuram ir makitas instrumenti, un viņš mājas kārtībā kaut kādas šitādus skrūvītes skrūvē, pilnīgi pietiekoši, var stāvēt, uzraksts ir makita, izskatās pēc oriģināla, un nav daudz, nevienam nekas jāskaidro, ka pēc ķīņu baterija, piemēram, šitāda. Kaut gan, jā, vienāds svarā. Viņam stāv makitas baterija, viss. Mājas kārtībā, nezinu. Darbā viņš noteikti nedara. Kā profesionāls akumulators viņš nebūs. Vienīgi kā papildinājums kaut kādām mājas kolekcijai, kaut kādiem instrumentiem, mājas amatniecībai. Vairāk es neredzu nekādu pielietojumu viņam. Darbā sačakarēsies viņas mainīt un lādēt. Ja tev interesē viņas apskatīties, kur viņas var atrast, šis un šis un šis, šīs 3 baterijas saiktes atstāšu. Par pirkšanu domājiet paši. Vajag jums, nevajag. Par šo es esmu apmierināts, ir pārbaudīts. Vai viņam ir garantija un cik ilgi kalpos? Viens dievs, viens zina, cik viņš ilgi kalpos. Cik kalpos, tik kalpos. Cena ir uz pusi. Uz pusi ar oriģinālo makitu. Tā kā tā. Šo es pārbaudīšu, notestēšu. Un tad es kaut kādu atradīšu viņam pretinieku, varbūt kādu. Un arī uztaisīšu kaut kādu kino saiti, arī būs lejā. Šie nāk no Polijas, 3 darba dienas. Ja tur svētki un kaut kādas brīvdienas, tad, droši vien, ka ilgāks nāk. Bet, tā. Šie nāk pa 3 dienām no Polijas. Uzlādēju tikko. Brauks uz darbu.